Šalom, labvakar! Mēs turpinām mūsu lekcijas par Kuzari grāmatu. Un padalīšos ar ekrānu. Mēs turpinām runāt par zelta teļu, kā tur bija. Un pagājušajā jau iesākām, ka autors paši parāda, ka tas nemaz nebija tik slikti, ka tas ir tā kā kaut kas skaidrojam, kāpēc tas nebija īsti atteikties no radītāja. Mēs arī redzējām tekstā, kā ir rakstīts, kad tika veidot šis zelta teļš, un tad Ārons un tauta saka rītā svētki tam kungam, ka viņi vēlējās ar to joprojām kalpot radītājam. Tātad mēs pagājušajā palikām šeit, drusciņi, kas bija iepriekš rakstīts par to, kad ir arī citi objekti, ko arī mēs šodien mūsdienās pazīstam, kā tas būtu Bībele, tas būtu psalmi, tā būtu varbūt sinagoga, lūkšanu nams, kaut kādas vietas, ko mēs arī veidojam, lai kalpotu radītājiem, un tāds pats varētu būt viņu nolūks, tā kā līdzeklis, ar ko kalpot radītājiem, un nevis pielūgt to pašu objektu. Tas tāds, kā autors arī pieminēja piemēru par mākoņa stabu un uguns stabu, kad arī pielūdza radītāju tā priekšā, un nevis to pašu mākoni un uguni. Tātad, un papildus, autors raksta, papildus viņus var attaisnot dēļ nesaskaņiem, kas izcēlās starp viņiem. Mēs teicām, iepriekšējā reizē lasījām, kad viņi tik nepacietīgi gaidīja Mūzes atgriešanos, viņi palika tādā pašā apģērbā un tādā pašā izskatā gaidīt, ka Mūzes atgriezīsies, jo Mūzes lika noprast, ka viņš tūdaļ atgriezīsies un kaut ko viņiem atnesīs. Tas viņiem bija skaidrs, un tāpēc jo Mūzes nepaņem līdz sev ne ēdienu, ne dzērienu, tad viņiem bija skaidrs, viņš tūdaļ atnesīs mums kaut ko, un viņi tik nepacietīgi gaidīja, un tad cilvēki sāk savā starpā strīdēties, viņam ir kaut kas noticis, un ir sacelšanās un nesaskaņas viņu vidū. Un fakts, un galu galā pavisam fakts, ka no 600,000 dvēseļu to skaits, kas pielūdza teļu, bija mazāks par 3,000. Tas ir, es izrēķināju, ja 600,000 un 3,000, tas ir 0,5. Tas ir 0,5%. 0,5% bija tas, kas galu galā veica šo zelta teļa izliešanu, svinēšanu, dejošanu viņa priekšā. Un mēs skatījāmies tekstā pagājušais, ka tas bija 0,5%, bija tas, kas galu galā 3,000 tika nogalināti. Tas ir visi, kas kalpoja šim zelta teļam. Un augstākās amatpersonas, kas palīdzēja to izveidot. Šeit runa ir par Āronu. Interesanti, kāpēc Ārons netika arī sodīts, it kā viņš tajā visā ir iesaistīts. Tad arī autors paskaidro, kad augstākās amatpersonas, kas palīdzēja to izveidot, varētu attaisnot ar faktu, ka viņi vēlējās skaidri nošķirt nepaklausīgos no dievbijīgiem, lai nogalinātu tos, kas pielūgs teļu. Tātad viņu grēks bija, kas apslēptie nodomi grēkot kļuva par īstu grēku. Ārons atpazina varbūt, kā mēs varētu paņemt piemēru kaut kādās biežās tādās spiedienas situācijās, kad cilvēkam ir jāizdara lēmums, tad atklājās viņa patiesā daba. Vai nu es grēkošu, vai nu es būšu uzticams līdz galam, kaut kādās tādās tieši pārbaudījuma situācijas. Un tas faktiski autors skaidro, ka Ārona nolūks bija šo situāciju pāsināt, lai atklātos tie, kuriem ir šie grēku nolūki, kuriem nav šķīsti nodomi. Un tad tie, kas bija noslēpti domas, tagad viņi ir
atklātu visiem redzam viņu, un tad par viņiem arī varēs ar viņiem tikt galā. Šis grēks nebija līdzvērtīgs pilnīgai paklausības pārtraukšanai tam, kurš viņus bija izvedis no Ēģiptes, jo viņi pārkāpa tikai vienu no viņa pavēlēm. Arī tekstā mēs redzējām pašā Bībelē, kad saka rītā svētki tam kungam. Viņi joprojām vēlējās kalpot radītāju. Bet ne tajā veidā, kā to radītājs vēlējās, lai tiek darīts. Dievs bija aizliedzis attēlus, un neskatoties uz to, viņi to radīja. Viņiem vajadzēja gaidīt norādes, kā iekārtot pielūgsmes vietu, altāri un upurus. Tāda ideja nāca no astrologu un burvju padoma, kas uzskaitīja, ka viņu rīcība, kas balstās uz viņu loģiskiem secinājumiem, ir tuva patiesībai. Mēs arī runājām par to, ka vai cilvēks ar savu prātu veids kaut kādas rīcības, un bieži vien tāpat varētu būt tā pati rīcība, un tas pats it kā var būt rezultāts, bet ir liela starpība, vai to ir radītājs pavēlējis darīt, vai tas ir cilvēka iniciatīva. Īstajā laikā, īstajā vietā, īstajā daudzumā. Viņi atgādināja muļķi, mēs atgriezamies atkal pie šī jau salīdzinājuma līdzības, ko autors pieminēja agrāk, par kuru mēs jau runājam, kurš iegāja ārsta kabinetā un nogalināja cilvēkus, izdalot zāles, kuras bija paredzētas dziedināt. Tātad atkal arī tajā piemērā es atgādinu, ka varbūt tiešām ir labas zāles un pareizas rīcības, bet ja tu viņas darīsi savādākā daudzumā, savādākā vietā, tas var skādēt. Varbūt arī garīgā, tā kā viņš to vēlās paskarot, varbūt nebija viņiem tie sliktie nolūki, bet tas bija tas grēks, ka tas nebija dots no augšas un pavēlēts no augšas. Tāpēc tauta nedomāja, ka viņi atsakās no Dieva kalpošanas. Gluži pretēji, teorētiski viņi bija dedzīgāki savā uzticībā. Tāpēc viņi vērsās pie Ārona, un viņš vēlēdamies atklāt publiski viņu nolūkus, palīdzēja viņiem to īstenot. Šī iemesla dēļ viņam tas neskaitās kā pārkāpums, jo viņš atklāja nepaklausību realitātei. Tas arī ļoti interesanti skatīties arī tekstā, kad Ārons pats, viņš izveidoja šo zelta tēļu, viņš prasīja tas bija viņa idejas šo zeltu no tautas paņemt, un viņš netiek sodīts, kā viņam bija kaut kādi citi nolūki. Visa šī rīcība mums ir nosodoša, jo šajā laikmetā lielākā daļa tautu ir atteikušās no tēlu pielūgsmes. Mēs šodien arī to nevaram saprast, kā tas ir. Bet tajā laikā tas bija pieņemts, jo visas tautas toreiz bija elku pielūdzēji. Ja viņu grēks būtu bijis uzcelt sev pielūgsmes namu un ierūkot lūgšanu, ziedojumu un godināšanas vietu, tad lieta mums neliktos tik smaga. Ja būtu uzcelta tā kā sinagoga, mums liktos pavisam, kas tur slikts, bet arī tas būtu slikts, ja to nav radītājs devis un pavēlējis. Jo arī mūsdienās mēs būvējam lūgšanu namus, turam tos ar lielu cieņu un meklējam tur svētību ar saviem centieniem. Mēs pat sakām, ka viņos mājo Dieva klātbūtne, šhinā ivritā, un viņus ieskauj eņģeli. Ja tā nebūtu būtiski mūsu kopienas apvienošanai, ja tas nebūtu būtiski mūsu kopienas apvienošanai, tad būtu tikpat nepareizi mūsu acīs, kā ķēniņu laikā, kad cilvēkiem bija aizliegts celt kulta vietas, ko sauca par paaugstinājumiem vai skatuvēm. Es nezinu, kā precīzi tiek latviešu bībelē tulkots. Ķēniņu laika grāmatās visu laiku tiek pieminēts, kad tauta kalpoja un pielūdza un upurēja uz paaugstinājumiem. Ivritā ir bamu. To tulko augstienes parasti ir. Augstienes. Jā, augstieņu svētnīcas vai nojaukt viņu augstienes. Tā tas ir. Parasti. Vismaz Bībelē tas ir tulkots, ka ir augstienes. Jā, labi, paldies. Arī ivritā tas būtu tā kā uz skatu, pareizi, precīzi varbūt tulkojums.
Un tajā laikā tad dievbijīgie ķēniņi visu laiku lika tos nojaukt, jo bija pavēle, konkrēti pavēle. Ja ir templis Izrēlā un bija tad templis, un bija arī šis sajiešanas arī telts, kuru pārvīdīja, viņi bija Šilo, viņi bija pilsētā. Tad nedrīkstēja būt šīs tādas šie paaugstinājumi, šie augstinājumi, šīs pielūgsmes vietas, tikai templī drīkstēja. Bet tajā laikā bieži vien arī tajiem cilvēkiem tas nelikās aizliegts, tas nelikās dīvaini, un tāpēc ir arī par ķēniņu Hiskijau, pēdējo ķēniņu ir tas laikam bija priekšpēdējais, viņa dēls vēl bija ķēniņš. Tātad viņš bija, ka viņš lika nojaukt šos paaugstinājumus, un tad nāca iekarot viņu no ārmija, laikam no Nebuhadnēcera armija, ja es nekļūdos, un tad tur bija vēl kāds laiks, ka viņiem neizdevās, bet viņš centās tautu sašaubīt un sakot, viņš šos ķēniņš iznīcinājumu šīs paaugstinājumus, un kāpēc jums liekas, ka Dievs jums palīdzēs? Un padodieties, un tā visādi viņi tur centās sašaubināt tautu. Tāpēc mēs no tā mācāmies, ka tam bija pamats arī. Tam bija pamats, ka tiešām tauta tam nepiekrita varbūt, kāpēc tas tā būtu jādara. Vai tas būtu tiešām pareizi, ka tikai templī un tikai vienā vietā. Bet kādā ziņā tas bija, ko darīja. Un tad dievbijīgie ķēniņi tos iznīcināja. Lai tie netiktu godināti tā vietā, lai godinātu Dieva izraudzīto namu, kurā viņš bija jāpielūdz saskaņā ar viņa dotiem likumiem. Tāpēc pēc Dieva pavēles izgatavoto ķeburu veidolā nebija nekā dīvaina. Ķeburi, kas ir herubi, vai kā latviski saka, kas atrodas templī, tas pats varbūt ir kaut kāds objekts, arī zelta, starp citu, kas atrodas visvētākajā vietā. Un tad, kad tā ir Dieva pavēle, tas nav nekas dīvains, un tam tā ir jābūt, un tas arī bija pieņems. Varbūt citās tautās bija kaut kas tāds atpazīstams. Un arī, kad mums šobrīd arī nav templis, tad ir atļauts visādas sinagogas un lūkšanu vietas un kalpošanas vietas. Bet tad, kad būs templis, tad arī faktiski sinagogām vairs nebūs nepieciešams vienīgi mācīties Toru tur, bet visiem būs jānāk pielūgt radītāju uz templi. Un tas pats interesanti par tiem ķerubiem arī, ka tad, kad tas ir pavēlēts un īstajā vietā un īstajā laikā, tas ir pareizi. Neskatoties uz šīm lietām, tie, kas pielūdza teļu, tika sodīti tajā pašā dienā. Un 3000 no 600 000 tika nogalināti. Tomēr mana nemitējās krist, lai tos uzturētu, ne mākonis, lai dotu viņiem ēnu, ne uguns stabs, kas tos vadītu. Pravietojumi viņu vidū turpināja izplatīties un pieaugt, un nekas, kas bija dots, viņiem netika atņemts, izņemot 2 plāksnes, kurus Mūzus salauza. Es arī par to mācāmies, kad tauta grēkoja un tas bija tik slikti, tad kāpēc tomēr mēs arī par to runājam, viņas būtība netiek atcelts, viņas uzdevums netiek atcelts. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga arī, kā teikt, ziņa visai pasaulē, arī mums vienkāršiem cilvēkiem, ka tas nav tik daudz atkarīgs no mūsu rīcības, kad ja arī mēs grēkojam, mēs krītam, mēs kļūdamies un mums neizdodas, tik un tā mūsu sūtību mērķis netiek atcelts. Un arī Dievs palīdz un svēta. Un tas nav tik daudz atkarīgs tieši, ja mums arī tas neizdodas darīt to, kas mums būtu jādara. Un par plāksnēm, kuras Mūzus salauza, interesanti, es dzirdēju no Ravīna Ūrija Šerkina, kur es mācos par šo Kuzari grāmatu viņa lekcijās, kad Mūzus, tas bija tā kā Mūzum pārbaudījums, kad visu varenais saka Mūzum, es nogalināšu visu tautu, un tu būsi
svarīgs un liels, es tev paaugstināšu, no tevis būs tauta. Un tas viņam bija tā kā pārbaudījums, es nebiju dzirdējis tādu interesantu skaidrojumu, jo Mūzus ir svarīgs tikai tad, ja viņam ir šī tauta, ja viņam ir kam nodot tālāk savu ziņu. Ja nav kam nodot, tad tas nav, tad viņam nav nozīmes būt svarīgam. Un tas pats interesanti arī ar šīm plāksnēm. Tad, ja radītājs saka, viņi pārkāpuši manus likumus, jo tad vēl nebija vienas Toras rūļa, visi Tora nebija pierakstīti, ja tikai šīs plāksnes. Tad viņš viņus saplēš un saka, vairs nav pierakstīts. It kā viņš centās, tas viņam bija pārbaudījums, vai viņš iestāsies par tautu. Un tāpat arī Tora, ja Tora ir nozīme, viņai ir trauks tā kā saturam, kā mēs runājam, arī saturs atbilst arī pašam traukam, viņam jābūt ir kaut kādai līdzībai. Un ja šis saturs nav, kur viņu uztvert, tad viņam arī nav nozīme. Tā kā viņš iestājās par tautu, viņš darīja to, ko radītājs vēlējās no viņa, lai viņš dara. Tā es dzirdēju no Ravīna Urija Šerki. Bet tad viņš lūdza tos atjaunot šīs plāksnes, un tie tika atjaunoti, un grēks tika piedots. Kuz arī viņam atbildi, manis izveidoto teoriju un viedokli par to, ko es redzēju sapnī, tu tagad apstiprini. Proti, ka cilvēks var nonākt līdz dievišķām atklāsmei, rīkojoties saskaņā ar Dieva pavēlēm. Bez tā tas nav iespējams, jo daudzi cenšas to lūgt, pat astrologi, burvji, uguns un saules pielūdzēji, dualisti. Šeit, Kuz arī atzīst, ja, un tā ir arī svarīga atziņa. Mēs varam vērsties pie radītāja, bet, protams, tas mums arī ir jādara. Bet galu galā, vai mēs saņemsim atbildi, vai radītājs atklāsies, tas ir atkarīgs no viņa. Jo viņš ir pār, un viņam netrūks nekā. Nav tā, ka mēs varam kaut kādīgi viņu izmainīt, iespaidot, kaut ko viņam pievienot, viņam kaut kas trūks, viņam ir kaut kas vajadzīgs. Tad arī atbildēt lūkšanu, tas ir atkarīgs no radītāja. Tas dod mums tādu patiesu pazemību. Es lūdzu un es daru savu maksimumu, bet vai mana lūkšana tiks atbildēta vai nē, tas nav atkarīgs, cik es esmu pareiza un godīga un taisna un cik es esmu labiņa. To radītājs dod pēc saviem uzskatiem un ne pēc maniem nopelniem par brīvu. Protams, iet runa arī par algu un par sodu, bet bieži vien mēs to vairāk saņemsim varbūt nākamajā dzīvē, nākamajā saulē, un bieži vien mēs to saskatām varbūt arī noslēptos veidos, un mēs nesaprotam. Ebreju gudrie saka, viens no 13 pamaticības principiem ir, ka nevar sasniegt radītāju ar ķermeni pilnībā. Mūsu ķermenis tā kā drusku arī ierobežo mūsu atziņu saprast radītāju, un mēs nevienmēr varam saprast, kāpēc, ja kaut kas notiek, viss ir uz labu, arī to ir arī viens no pamaticības principiem. Viss ir uz labu, radītājs tikai dara labu, mēs to nevienam varam saprast. Mēs varam, tur ir mūsu ticība, kad šis ir noslēptais elements, arī par to es esmu runājusi citreiz, tik un tā uzticēties radītājiem, ka viss ir uz labu. Lai mēs to varbūt nesaskatām. Tad rabīns, mēs tagad runāsim arī par upuriem. Tev taisnība. Mūsu likumus Torā ierakstīja Mūzus, kurš tos saņēma tieši no Dieva un nodeva tos tūkstnesī sapulcētajai tautai. Tas svarīgi autoram uzsvērt, ka tas nav Mūzus izgudrojumi. Tie visi ir Dievs pa taisno runā ar Mūzu. Un tas ir dots no augšas, tā kā Kuz arī pirmīt dod savu piezīmi, kam vajag pielūgt radītāju veidā, kā viņam tas ir, kā viņš to nosaka, kā viņš ir pavēlējis to. Tad tas būs pareizi, un tā mēs sasniegsim radītāju. Nebija vajadzības pēc citām personām, kas to nodotu tālāk, mutiski, nodaļu pēc nodaļas, bausli pēc bausli. Visu Mūzu saņēma pa taisno.
Arī par upuru aprakstu, kuru un kādā veidā tie bija jānes un kas jādara ar asinīm un ekstremitētēm un tā tālāk. Dievs visu bija skaidri pateicis, jo mazākā trūkstošā norāde traucētu visas lietas pilnīgumam. Arī mēs runājamies atkarībā salīdzinot ar zelta teļu, ka nebija šīs norādes šo veikt. Te ir visas precīzi norādes, kas kā jādara, un tad tas ir Dievam patīkami. Tieši tāpat kā dabas veidojums, kas sastāv no tik sīkiem elementiem, ka nevar to aptvert. Un, ja to savstarpējās attiecībās būtu vismazākās izmaiņas, viss aizietu zudumā, augs vai dzīvnieks vai orgāns, kaut kādas šūnas, ja viena uzkundzējās, mēs pazīstam kā vēzi, piemēram, tad tas viss pazūd, viss ir sabojājās, un viss ir tik precīzi likumi uz savas sadarbība un šīs molekulas un viss kā sadarbojas savā starpā, viss ir konkrēti un pareizi un precīzi, un tad ir šī harmonija. Un tādā pašā veidā bauslība nosaka, kā upurētais dzīvnieks ir jāsadala, un kas jādara ar katru locekli, kas jāēd un kas jādedzina, kuram jāēd un kuram jādedzina, un kurai priesteru grupai jābūt atbildīgai par kādu darbu. Bauslība arī noteica, kādā stāvoklī jāatrodas tiem, kas pieņem upurus, lai tie būtu nevainojami gan izskatā, gan apģērba ziņā. Ja, piemēram, te kā kaut kāds sakropļojums vai kaut kāds organismā kaut kāds trūkums, tad arī augstais priesteris un priesteri viņi nedrīkstēja kalpot. Ja kādam nebūtu roka vai pirksts vai kaut kas iztrūktu, tad viņi nebija derīgi priekš tempļa darba. Un arī apģērba ziņā īpaši augstiem priesteriem, kuram bija privilēģija ieiet dievišķības vietā, kas ietvēra Dieva godību, šķirstu un toru. Šhinā Dieva klātbūtne, šķirsts bija un tora. Tā kā tā šķirstā ir plāksnes un ir vēl pats tas šķirsts. Tam ir pievienoti tīrības un šķīstības noteikumi, kā arī dažādas šķīstīšanas, svētdarīšanas un lūgšanas pakāpes, kuru apraksts ir garš, un mēs tajā šobrīd neiedziļināsimies. Visos šajos jautājumos gluži kā Dievs nodeva Mūzu, kā rakstīts Torā, un kā mums māca rabīni. Tādā pašā veidā sajiešanas telts forma tika parādīta Mūzuma kalnā. Mēs redzam, kad tiek pieminēts tieši šī redzēšana, ko Mūzus redz viņu. Viņš kā ir to redzējis, viņš pēc tam to būvē arī šeit uz zemes fizisko. Telts, izskats, iekšpuse, galds, svečšturi, šķirsts un apkārtējais pagalms ar pīlāriem, pārsegumiem un visiem piedrumiem, tos visus Dievs viņam parādīja garīgā veidā. Un viņš to visu pavēlēja īstenot fiziskā formā. Tādā pašā veidā tika uzcelts Zālamana templis pēc Dāvidam atklātā parauga. Un tāpat arī pēdējais mums apsolītais templis, kuru mēs visi gaidām, tiks veidots un sakārtots atbilstoši detaļām, ko redzējis pravietis Ecehielis. Kalpojot Dievam nav nekādu vietu strīdiem vai šaubām, argumentiem un debatēm. Ja tas tā būtu, tad filosofi ar savu gudrību un asprātību būtu sasnieguši pat vairāk nekā Izraels. Tad, ja viss tiek skaidrs, ir norādes, ko darīt, tad tur nav vietas kaut ko izdomāt pašiem un saprast un nesaprast un šaubīties un tad vai paši sasniegt kaut kādu prātu. Varbūt drusciņi parunāsim par templi, jo es vairāk tekstu nesagatavoju. Es redzu, ka mums ir vēl kādas minūtes laiks. Ja nu kādam ir jautājums, mēs gribējām vienreiz arī par
par templi runāt, varbūt mums tagad ir izdevība. Tātad otrajā templī es dzirdēju, ka nebija mums šīs plāsnes tika pazuda, un tāpēc arī nebija ne šķirsts, ne arī šie zelta ķerubi, herubi, kā latviski saka pareizi, un tad svētākā vieta bija tukša, viņa bija tukša pilnībā. Un templī bija daudz un dažādi brīnumi, kuri tas bija pāri davai. Ir rakstīts, ja es nekļūdos 10 brīnumi, es nezinu, vai es atcerēšos visus. Tātad viens no brīnumiem bija, kad tika kūpināts kvēpināmais upuris, kas izvesa jauku labu smaržu, un viņš vienmēr nāca tā kā dūma staps uz augšu, viņš vienmēr bija taisna līnija. Pat ja bija vējš vai lietus, nekad šis staps netika izšaubīts, nebija izkustināts, viņš vienmēr bija taisni. Tālāk es lasīju, ja bija, kad pieņem upurus un upurē bija kaut kādi trauki, kurus nedrīkst vairāk pēc tam izmantot. Viņi bija tā kā vienreiz lietojami trauki. Viņi palūk nešķīsti, viņi pieņemsim mēlu traukos, ja ir kaut kāds nekošer nešķīsts ēdiens, tad trauks vairs nav lietojams, viņš ir jāizmet. Un tad tur ar asinīm vai ko, es nezinu, bet katrā ziņā, ja šo trauku, kurš vairs nebija nepieciešams, kurš vairs nebija lietojams, viņu nolika uz zemes, tad zeme viņu aprīja, tā kā grīda, tempļa grīda, viņu paņēma sevi iekšā, un viņš netraucēja. Tātad vēl bija brīnums, protams, ja bija tik daudz upuri un gaļas, un, piemēram, ķēniņš Zalamans arī, ka viņš upurē, es nezinu cik, bet tur bija šeit vairāk kā 100 upuri, viņš atnesa vairākus dzīvniekus upurēt par to kā tempļa iesvētīšanu. Un tajā brīdī nekad templī nebija smakas no visām gaļām, un nebija nekad arī mušu tur. Lai gan tas liekas tā nedabīgi. Tad bija vēl brīnums, kad Jom Kipurvas svētākajā dienā, kad nāk tauta uz templi, un visiem vajag ir viena tāda lūkšanas vieta, vai pat divas, varbūt es jau ar bērniem, es jau retāk apmeklēju sinagogu, ir tāda vieta, kur vajag līdz zemē visiem apgūties pilnībā. Un tad bija tāds brīnums arī, ka visi, kad stāvēja, visi bija cieši viens pie otra klāt. Un tad, kad visi apkūlās, tad visiem bija vieta tā kā ar roku sasniegt savu draugu. Visiem bija atstarpe pēkšņi. Un tas tāpēc arī, jo tajā brīdī arī cilvēki stāstīja savus grēkus un savus nožēlu, un tā kā, lai neviens nedzirdētu otra cilvēka grēksūdzi, tad bija pēkšņi plašuma vieta. Jā, tas bija tajā brīdī, kad augstais ķēniņš, augstais priesteris sacīja visa radītāja vissvētāko vārdu. Tas bija tikai reizi gadā tika pieminēts. Un arī šis vārds bija interesanti, kad augstais priesteris, viņam bija nolūki teikt šo vārdu, bet viņš pats tā kā atskanēja no viņa. Viņam tikai vajadzēja būt šie nolūki, un viņš zināja šo vārdu, bet un viņam pietika tikai tā kā atvērt muti, un vārds pats atskanēja ārā. Kas vēl bija tāds par to atceries, varbūt par tempļu brīnumiem? Bija 10, es atceros, man liekas, vēl bija, es atceros, kad par zelta granātāboliem. Tad, kad bija it kā tempļā, pie tempļa ieejas ārpusē vai pie vārtiem, vai bija tāda kā zelta granāta skulptūra. Un šis zelta granāta, granāta koks, viņš
Viņš bija kā dzīvs. Viņam bija ziedi, pēc tam viņam bija augļi, un šie augļi arī tā kā nokrita zemē, un viņam bija viņš tā kā auga, attīstījās. Un šos augļus tālāk pārdeva augstie priesteri un leviji, un no tie viņiem arī iztika. Un tas pats, protams, arī ir upuri, kuri ir jāēd augstiem priesteriem, un viņi visi vienmēr, kā teikt, visiem pietika vienmēr, un viņi tos nebija tā, ka pārāk daudz vai nevar apēst, un tas viss bija tā kā interesanti arī. Un, es atceros arī par maizi bija, ir maize, 12 kukuļi, kuri ir kā no šabata līdz šabata, viņus uzcepj un atstāj, un pēc tam nākamnedēļ viņus nomaina. Un tad vienmēr šī maize palika, un pēc tam viņu ēda pēc tās nedēļas tie priesteri un leviji, viņš ir tikai priesteri, viņiem bija jāēd. Un vienmēr šī maize palika tikpat svaiga un silta, kā tikko iznākusi ārā no krāsnes. Un droši vien ir vēl kāda, bet es vairāk neatceros. Mēs gaidām, kad templis tiks atjaunots, un arī rakstīts, ka visas tautas nāks uz templi un pielūgs radītāju. Un kad šī diena pienāks, mēs ceram pavisam drīz. Tas būs. Tad tas šovakar viss, ko es sagatavoju. Nu, kādam ir kāds jautājums? Ja nē, tad mēs arī beigsim šovakar. Labi, paldies. Paldies visiem, kas ieradāties. Un nākamreiz mēs vēl turpināsim par Kuzari. Un tad pēc nedēļas sagatavošu jums lekciju par Rosh Hašanā, par ebreju jauno gadu visādām parašām un ēdieniem un tradīcijām, kas notiek. Mums būs drusiņ savādāka lekcija. Liels paldies visiem! Paldies, Lea!